Kur tad nu tie baļķinieki terās? Maškas brauks iekšā. Nu, tie ietaka būja. Jā, viņi kraujās. Es saku, noskatās kādi, nemaz nav tik resni tie koki, kurus tu projām vajag laizies. Izskatās, viņš mūs gaida. Ne? Vai nu brauc? Laidīs tev priekš. Man Apgriezties tā dolīgi. Aizbrauks priekšā. Ārā Un netiks. tad ārā netiks. Tamā pusē es nav bijis. Astotnē var redzēt. Te visu laiku kāpēc brauc un tā ir pa kreisi jābūt. Esam mūsu. Uz reizēm ārā iziet pa taisno un uz saukumiem pa kreisi. Ir aprīsties, kas tiem nav ko braukt, krities, kas ir tādu līdzi. Mēs braucam pa citām ceļām. Liku iemocieties, mēs Tur bija divas sievas, kā viņas sauc, es jau vairs neatceros. Tur viņām bija piemiķinājušies, vienā sakot, ka nav ceļš. atļauties dzīvot. Nē, šeit jau ir, es saku, tā jau no reizes. Tur arī ir, jā? Bet nav no paša sākuma, kā bija kādreiz tas smilšainā. Es saku, mēs kājām. Tur tie smagie tā izdangājuši, mēs saku, rūp pagājuši, kad braucam ar mēs. Šitiem mēs ir brauc sopē, te uz to mežu tīķi. Reku ir augstā, ir pa kalnu. Tur kaut ko. Ko? Ko? Kadiķi daudz auga. Kur tas ceļš aiziet? Jā, reka mūris ir. Es laikam vienai bērnībā es biju šitam. Bet tādā šitā tev nebija izrādies, un nebija šitā šauts ceļš gājis. Es zinu, ka bija jau kadiķi. Te ir mūri. Nav kāds bijis priecīgs. Kadiķi jau vairāk bija tai pusi. Man likās, ka tur, Tajā pa turien nāca uz augšu. Jā. Un ka bija tie kadiķi. Man pa lādu gan pa kreisi. Re, koks jau. Vidus liela māja bijusi. Jā, jā. Diezgan liela māja. Meita? Un kāpēc uzvārda? Prasa man, ko vieglāk tagad. Prasa Anniņam tā izrāvumu. Māte un meita un kas viņiem? Tik tiešām, jā, varbūt mamma varbūt. Jā, Jūs kā jau brauc atceries, ka tavā tur bija. Pienāca dzīvot klāt pie vīri kaut. Nu, noteikti samaksāja labi. Arī, ko tas Un pagrabs? lai var Tas padarboties. pagrabs, jā. Jā. Un tur ir liels. Tā bija pirtiņa. Tur arī Nē, ir. bet liela tur pasties, kur viens Vai pūt tā bija? Un padomā, kalnu galā, kur viss no akmeņiem, jā? Kur citur no kleķi taisīt. Māja. Neko mežā. Te ir, kur tu stādīji tās līpā pants. Kur bija? Reku ir pār otrā. Otrā pusē var ir. Jo šitam te, ka vēl nebija izrādīts, jo šitam līpā Rarmandam 150 baits vilk klāra. Nē, varēja būt tā, ka mēs nācam šito te gabalu iekšā, točni. Kad Ainis teica, Jo te jau bija šaurais ceļš, te nebija šitāds. Nē, Jo te traktor knap varēja izbraukt šaurais. Jā, jā, te bija šaurs. No. Tagad Kā tieši zirgļa. Tas jau nav mums. Pašā sākumā. Kad 50 gadu atpakaļ. 50 gadu atpakaļ? Jā.
Tad jau brīvā Latvija jau 21 gadu. jau. Nu, es saku 50. gadu beigās kaut kur. Mēs 60, tāds skuķis bija, ka to dzirdēja tikai. Nu, tā pa to laiku ir izauguši šitie lielie koki. Protams. Bet tā māja šī vietā bijusi, ja? Nē, māja tur, kur mēs Tas saimniecības ēkas. Tas iemaucas dīķi. Tad dīķīt pie mājas. Jā. Viņas pašurātais. Nu, tur tie ceriņi, tur varētu būt tā māja tam ietinā. Jā, un te jau arī tie ceriņi, te pat tās mudskols vecais. Man liekas, ka ceriņi jau katrā lauka sētā laikam ir bijuši. Vispār, jā. Tad tiem var tā atpazīt tā mājas vietu. Tur mājas vieta kaut kur bijusi. Tās vecie koki. Bet tad jau te arī lauki bijuši, viņi iekaupuši laukus, bet tad viss ir aizauts. Tas mēs ir paugu. Jā. Stāv tās malas visas. Abrīnoju. Un te azirdzīgi noteikti viss apstrādāja. Mēs nācām slīt un ātrām. Pats slīt aiziet uz otru pusi. Un tur atkal nākošais ir kalns priekšā. Varbūt, ka viņš kāds mežnieks ir bijis, kas to lai ziņā, ja šitā te meži. Varbūt, ka kāds mežkungs ir bijis kādreiz. Tu zini, ēkas ir stabils. Es vairs neatprotu. Vienreiz es tai mājās biju, tā kā viņas te dzīvoja. Kam es? Pusmātei nāc. Tā, tad visi jau vecie jau tos mazos paņem līdzi, no garlaicīgi kaut kas tā jāuka. Viņa tā kristpatīs, ka bija tā nebija jau tākiem kokiem apaudzes arī, protams, ja, ka bija tie kadiķi. Ļoti daudz kadiķi bija. Un es tāpēc vienam prasa, kur tie kadiķi tagad ir? Viņš saka, nav vai sen jau. Apaudzes aizauga. Vai izcirsti pat kādreiz, ka te jau visi izkapās ārā. Kā tu viņiem tas ceļš te bijis arī tāpat kā tagad mēs braucām, vai kaut kur tomēr teiksnāk? Es kaut kur atceros no tās pusīs, bet vai mēs nācam caur sustariem uz šejienes, es nācām. Tad te tā priekšstats, kur tad tagad ir pūra, kur putnēncieni? Putnēnciens aiziet uz to pusīt. Vai kaut kā uz putnēncienu tuvāk? Ne? Es teicu. Tagad jā, man liekas, ka kādreiz nebija. Čia ir ar jaunu. Aiz to putnēncienu jauno tur tagad ir jaunas ceļš līdz sēdē. Bet toreiz varbūt ka tāds kāju ceļš, ko varbūt ir tāds zirgs ceļš. Kādreiz tāds satiksmi nebija tāda. Tad viņi noteikti varbūt tās mājas tā kā putnēciemām piedara. Putnē muižē, vai tomēr Lamiņu muižē? Sustar bija vai pie mums? Lamiņu. Tad izskatās tā, ka tādā stūrī mēs esam, ne? Nav tā?